palīgus. Tā, nākamais jautājums mums ir par akciju sabiedrības sadalas tīkla sadarbības pamatprincipiem un ar pašvaldībām investīciju projektos. Vienreiz jau mēs sākām šos jautājumus skatīt, tagad droši vien varam turpināt. Tā, lūdzu, stādieties priekšā. Sveicināti, es pārstāvu akciju sabiedrības sadalas tīklus. Mans vārds Gatis Jukāns. Sadalas tīkla atbildu par... varētu palūgt to veikt. Manā atbildībā ir lietas, kas saistās ar elektrolīniju būvniecību, jaunu un arī rekonstruējums līnijas. Nu, un tad es centīšos īsumā pastāstīt tā ātri par tiem novitātiem, ko mēs tā kā piedāvājam mainīt līdzinējā sadarbībā, kas veicinātu mūsu kopēju mērķu labad, kas veicinātu to, lai mēs veiksmīgi izbūvētu konkrētus investīciju projektus. Sākšu tādu vispārējais teikumu, tas, kas attiecās uz misiju un mērķiem. Sadalas tīkla viens no būtiskākajiem mērķiem ir nodrošināt līdzsvarotu tīkla attīstību. Moderns, efektīvs tīkls, tas ir tas, uz ko mēs tiecamies. Sadalas tīkls uz doto momentu ir salīdzinoši liels, kā redzat, aptver visu Latviju. Un tām dzeltenajām krāsā attēlotas ir 110 apakšstacijas, kuras kopsumā mums ir 132. Un arī vidējās sprieguma un zemās sprieguma līnijas, kas ir tuvu 100 000. Pareizi pateicu, jā. Tuvu 100 000. Un transformātoru apakšstacijas 27 000. Lai to visu uzturētu un lai tas viss veiksmīgi funkcionētu, sadalas tīkls regulāri atjauno aptuveni 2% no visām līniju apjomiem, no visiem līniju elementiem. Un tas ir salīdzinoši liels investīcijas katru gadu, regulāri, mērķtiecīgi virzītas, lai varētu nodrošināt drošu elektroenerģijas piegādi. Tas, kas ir svarīgi, protams, ir runāt par to, par mūsu savstarpējo sadarbību. Un to, ko sadalas tīkls ir uzsācis, mēs esam uzsākuši informāciju sniegt novada dažādos mēdījos portālos par mūsu aktivitātēm, kabeļu programmām, par efektīvās atļautās, paldies. Efektīvās atļautās slodes izmantošanu, elektrolīniju trašu tīrīšanu un tā tālāk visiem pārējiem mūsu investīciju projektiem. Sadalas tīkls ir uzsācis 13. gadā, un es domāju, katrā no jūsu pašvaldībām, katrā novadā mēs bijām ar vizīti laika periodā no augusta līdz septembrim, un mēs stāstam par tām plānotajām investīcijām nākamajā gadā. Arī šogad mēs šādas pašas vizītes plānojam un brauksim pie jums un stāstīsim, ko tam mēs īsti plānojam darīt. Bez tām šobrīd sadalas tīklā mājaslapā ir izveidota interaktīvā karte, pie kuras var nokļūt, esot mājaslapā, spiežot uz aktualitātēm, attiecīgi spiežot uz investīciju karti, mēs ieraugam Latvijas fonu, kurā mēs redzam tālāko stāstu, kādas investīcijas jau ir, un spiežot, piemēram, uz Kurzemes plānošanas reģionu, jeb Kurzemes reģionu, mēs redzam konkrētās investīcija apjomus, kuras mēs plānojam realizēt šajā reģionā, cik līnijas kilometrus izbūvēt, cik naudas ieguldīt, cik transformātoru apakšstacijas izbūvēt un tā tālāk. Jau tālāk, jau spiežot, mēs varam redzēt arī vairāk informācijas par konkrētiem investīciju projektiem. Šeit ir minēti tikai paši lielākie investīciju projekti. Ar šo stāstot es gribēju vērst uzmanību, cik ļoti svarīga ir mūsu savstarpējā informācijas apmaiņa
lai mēs varētu veiksmīgi un pietiekami ātri realizēt investīciju projektus. Mēs no savas puses, jūs no savas puses, jo tie investīciju projekti, kas saistīti ar ielu rekonstrukcijām, tie projekti, kas saistīti ar ūdensvadu, kanalizāciju, siltumu, tie ļoti lielā mērā ir saistīti arī ar elektroapgādi, jo, komunikācijas atrodas vienā un tai pašā zemē, un tad, ir vajadzīgs saskaņot mūsu rīcība. Ja mēs skatāmies un vērtējam, ko tad nosaka mūsu patreizējā likumdošana, kā tad notiek līniju rekonstrukcijas, pārcelšanas, pašvaldību investīciju projektos, kā es pieminēju, šīs ir ielu rekonstrukcijas, komunikācija rekonstrukcijas. Tad enerģētikas likuma 23. pāns, 2. daļa, principā nosaka to, kad finansē pasākumu ierosinātājs. Un ir arī aizsargjoslu likums, aizsargjoslu likuma 35. pāns, arī runā par to pašu. Tiesa gan aizsardzības likuma 35. pāns 6. daļā arī ir minēts tas, kad mēs varam arī savstarpēji vienoties, pēc savstarpējās vienošanās. Un, protams, šāda veida normatīvie dokumenti lielā mērā kādam varbūt arī pašvaldību cilvēkiem liekas diezgan tāda roku izgriešana. Mēs to saprotam, un tamdēļ mēs arī domājam, kā to risināt. Šī brīža situācija ir tāda, kad, ja mēs te iedomājamies tādu vienu ielu, kura sarkano raustīto līniju ir attēlota šī teritorija, kurā pašvaldība plāno ielu rekonstrukciju, un zilās līnijas ir mūsu komunikācijas, sadalstīgu piedarošās komunikācijas. Tad šobrīd tas finansējums sadalās tādā veidā, atbilstoši šī brīža likumdošanai, kad pašvaldība finansē konkrēti šajā teritorijā, ko dara, tad arī šajā konkrētajā teritorijā finansē šos te objektus. Savukārt sadales tīkls finansē, ja viņam ir nepieciešams, protams, kaut ko nedaudz ārpus šīs te teritorijas. Un ir ļoti bieži šīs diskusijas un tās līnijas vilkšana, un reizēm viņi varbūt pat ir nevajadzīgs strīds, kas apgrūtina mūsu tālāko sadarbību. Un šāds modelis, kā ja mēs paskatāmies, kā redzam, pavisam maziņa teritorija ārā, tas ir jāfinansē sadales tīklam, jo tas pavisam ārā ir no tās teritorijas. Atkal pavisam maza teritorija ārā, tas arī jāfinansē sadales tīklam. Un tā mēs diskutējam pašvaldību ar faktiski nereti kropļojot šo te tīklu ar nevajadzīgiem elementiem, kas šo tīklu padara nedrošāku. Bet, jāatzīmē to, ka nereti mums šī sadarbība, mūsu diskusija veidojās arī tādā veidā, kad mūsu balsti jaunāki vai vecāki paliek trotuāru, ielu vidū. Un šis nebūtu nav tas, ko mēs vēlētos, un cik es nojaušu, arī šis nav tas, ko jūs vēlētos. Kā rezultātā parasti mums šajās gadījumos nereti sanāk sadarboties ar tādu skaistu organizāciju kā Bestabul. Kā no tā izvairīties? Kā no tāda izvairīties, kā šādas situācijas nepieļaut? Tad tas būs tas tālākais stāstījums, ko mēs piedāvājam, kā mēs varētu risināt šos jautājumus. Svarīgi, ļoti svarīgi, izšķiroši pat reizēm ir informācija. Ir saulaicīga informācijas saņemšana. Ļoti bieži, tamdēļ mēs arī no savas puses, kā jau es minēju, arī šogad to darīsim, pie jums dosimies un stāstīsim par visiem konkrētajā reģionā plānotajām investīcijām. Mēs būtu pateicīgi un priecīgi, ja mēs saņem šāda veida informāciju arī no jums par to, ko jūs plānojat, kāda veida investīcijas. Tālākais, kas nereti mūsu strīdu sābols, jeb
tas, kamdēļ mēs nevaram iesaistīties šī projekta realizācijā, jo mēs uzzinām to, ka projekts tiek realizēts ļoti vēlu, un mēs vienkārši nespējam izstrādāt šo saskaņoto projektu. Un tāpēc ir izšķiroši šāda saskaņota projekta esamība. Tad mēs varam ātri un operatīvi iesaistīties investīciju realizēšanā. Protams, nemazāk svarīgs jautājums ir finansējums, un to es runāšu nedaudz tālāk, kuros gadījumos sadales tīkls 100% finansētu un piedalītos pašvaldības iniciētos projektos, kuros finansējums būtu dalīts un kuros 100% būtu jāfinansē tā kā pašvaldībai, tā kā to šobrīd nosaka arī likumdošana. Nemazāk svarīgi arī ir no elektriskā viedokļa, varbūt šeit netik daudz no juridiskā, visu objektu uztvert kā vienotu veselumu, lai neveidotos tādi nesaprotami elektrolīnijas elementi. Un, protams, veiksmīga projekta realizācija ir tas, ka šo projektu mēs realizējam saskaņot un vienlaicīgi. Tas ir viens no arī izšķirošām lietām, lai mums neveidotos šī te situācija. Šobrīd mūsu sadarbība ar pašvaldībām īstenībā ir ļoti, ļoti dažāda. Mēs esam risinājuši šos jautājumus ar katru pašvaldību individuāli, un mums būtu ļoti pateicīgi un būtu priecīgi, ka mēs varētu kaut kā vienveidīgi šo te vispārējo sadarbību norganizēt. Un tas ir tas šīs dienas stāsts, ko es cenšos stāstīt un ko es vēršu jūsu uzmanību. Ja mēs par šāda veida risinājumiem, par šāda veida vienotu pieeju varam vienoties, tas būtu ļoti atvieglotu mūsu savstarpējo sadarbību investīciju projektos. Pirmais, kā es redzu par finansējumu runājot, tātad 100% sadales tīkla finansējums būtu noteikti tajos gadījumos, kad līnija jau ir praktiski nokalpojusi. Atlikusī vērtība ir 0. Un tas, ko mēs lūgtu šādos gadījumos no pašvaldībām, būtu ļoti labi, ja mēs šo informāciju par to, kad šeit plānojam investīcijas, saņemt vismaz gadu pirms. Un arī mēs tā kā rosinām šo projektu izstrādāt pašvaldībām. It īpaši tas ir tā iemesla pēc, kad es domāju, jūs paši labi zināt, kā jums veicās vai neveicās ar finansējumu piešķiršanu, cik jūs ātri uzziniet, ka būs vai nebūs šī konkrētā nauda un šis projekts uzsāks savu darbību. Un līdz ar to, ir tikai loģiski, kad vienlaicīgi ar visām citām komunikācijām izprojektē arī šo elektrisko daļu. Bet mēs no savas puses pilnībā sadzam visu līnijas izmaksu šajā gadījumā. Tas ir ja visi 3 faktori summējas, ja? Nevis viens no viņiem. Teiksim tā, vienmēr ir iespējami izņēmumu gadījumu un vienmēr mēs ir iespējams risinājums. Gads mums lielā mērā ir vajadzīgs tieši tā iemesla pēc, ka liela daļa pašvaldību atsakās šo te projektu izstrādāt. Savukārt, neesot projektam, mēs vienkārši fiziski nevaram izbūvēt šo te līniju. Otra lieta ir tas, ko mēs piedāvājam šo dalīto finansējumu. Arī to, ko mēs runājam par to, ka būtu ļoti vēlams saņemt informāciju vismaz gadu pirms. Arī rosinām līniju rekonstrukcijas projektu izstrādi veikt pašvaldībai. Un šajā dalītajā finansējumā mēs vērtējam konkrētās līnijas atlikušo vērtību un pašvaldības sēdz tikai šīs līnijas atlikušo vērtību. Kā likums parasti tā ir salīdzinoši neliela daļa, pret to daļu, kas ir mums kopējās projekta izmaksas. Diemžēl runājot par 100% finansējumu, šeit ir tas, kad mēs, principā, ja neizpildās šie te dalītā finansējuma nosacījumi, tad mēs neesam informācijas saņemši, mums nav projekta, ja.
tad mums nekas cits neatliek, kā izmantot likumā noteiktās iespējas un lūgt no jums. Bet tas nav labākais risinājums. Kā redzam no prakses, tamdēļ mēs arī vēlamies, lai šis meklējām, piedāvājām cita veida risinājumus, kurš būtu virzīts uz sadarbību. Protams, arī otra lieta ir, kad 100% pašvaldības finansējums, tajā gadījumā, ja šī līnija ir, teiksim, 5 gadu veca, jeb no atlikušās vērtības ir 80%, salīdzinoši jaunas līnijas. Ja. Protams, arī šajos gadījumos mēs atsevišķas reizes esam atkāpušies no šāda veida pieejām, un šī īstenībā šobrīd ir vairāk vai mazāk tāds jauna pieeja, ko mēs esam domājuši un centušies risināt šos te iespējas. Ja mums ir atbalsts no pašvaldību puses, tad mēs virzam šāda veida pieeju uz priekšu un tā tālāk. Secība, kādā veidā tas varētu notikties, principā pašvaldība informē sadales tīklu par investīciju projektu. Vienojamies ar pašvaldību, kāds ir finansējums, vai 100% sadales tīkls dalīts, vai 100% pašvaldība. Sagatavojam tehniskos noteikumus, izstrādā par pašvaldības finansējumu projektu, notiek projekta saskaņošana. Tad, kad jau ir notikusi projekta saskaņošana, tad ir laiks, kad lielā mērā tiek gaidīts, kurā momentā uzsāks un kurā momentā būs pieejams šis finansējums pašvaldībai. Tad, kad ir šis finansējums pieejams, pašvaldība informē mūs. Un tad jau mēs varam ātri iet uz priekšu ar šī projekta realizāciju. Slēdzam līgumus ar būvniecēju, sadarbības līgumu ar pašvaldību. Tas, kas būtu noslēdzot šos līgumus, būtu jāsaskaņo ielu rekonstrukcijas kopējs grafiks, lai tiktu līnijas pārvietotas un ielas rekonstrukcija notiktu vienlaicīgi. Tad būvniecība un pieņemšana eksploatācijā. Gala rezultātā tas finansē, kā viņš sadalītos šī gadījumā, pirmkārtām šeit veidotos jau šis dalītais finansējums, šeit nebūtu nekādā gadījumā viss no pašvaldības puses, ja? Un pieņemt arī tās nedaudzās daļas, kas iziet arī ārpus šīs te līnija elementiem, tad tās arī iekļūp šajā dalītajā finansējumā. Savukārt nozara līnijas, un kas jau, vai arī citas maģistrālās līnijas, kas pienāk pie šīs konkrētās ielas, tas jau paliek sadales tīkla pārziņā, un viņš arī viņas rekonstruē, ja tas ir nepieciešams, protams, sadales tīklam. Ja nav nepieciešams, tad viņas stāv vēl tādu laiku, cik viņas tur ir. Tas ieguvums, ko iegūst sadales tīkls, ko iegūst pašvaldība. Principā pašvaldība iegūst, pašvaldībai samazinās izmaksas, un ja mēs vērtējam ilgtermiņā, tad arī sadales tīkliem samazinās līnijas atjaunošanas izmaksas. Tā iemesla pēc, kad pašvaldība, protams, veicot ielu rekonstrukcijas, sedz ielas atjaunošanas izmaksas un tā tālāk. Viņas izveido praktiski lielā mērā, nevis sedz, bet izveido. Tā, ko iegūst vēl sadales tīkls iegūst atjaunot elektrotīklu. Pašvaldība, principā, ar vienu rakšanu tiek sakārtotas visas komunikācijas. Tas, kas būtu tas vēlamais stāsts, uz ko būtu jātiecās. Un saulaicīgi un saskaņot projekta realizāciju, tas ir tas, uz ko mums būtu jāvirzās, un tas, kas būtu apusējs ieguvums. Paldies, tas man būtu īsumā viss. Paldies. Droši vien būs jautājumi. Varam 13. slaidu atlikt. Tad ir jautājums par 13. Te jau ir faktiski pašvaldību izšķiršanās jautājums tajā 13. Jā, šī tāpat schēma. Tas ir 13. Jā. Tīri no politiķa viedokļa, kā jums izskatās? Jāmaksā jebkurā gadījumā. Rekonstrukcijas projekts jāizstrādā pašvaldībai jebkurā gadījumā. Jā.
Jā, kad ir tas gadījums, kad jūs Sadales sākat pretī un visu izstrādā? To, ko es minēju sākumā, 2% no visām līnijām mēs regulāri ieguldām. Salīdzinoši tā summa, kas ir pašvaldība, pašvaldības pārvietošanā, kas tiek ieguldīta nauda, pēc to summu, ko mēs paši izdarām, tas ir 1/10, ne, vairāk pat. Vairākas reizes lielāks, 20 reizes lielāks, un tur mēs izstrādājam projekts. Es domāju, tie, kas, mēs ejam uz būvvaldēm, saskaņojam, un tur arī, ir pašvaldības noteikts prasības, un savos projektos nereti mums arī, nākas atjaunot, nevis atjaunot, pat reizēm pat izveidot trotuārus un tā tālāk. Nē, jā, mēs arī par to šobrīd nerunājam. Par to mēs nerunājam. Es atbildu uz jautājumu, kas ir tie gadījumi, kad mēs to darām. Bet, manuprāt, mums vajag tikai sadarboties, un iespēja mums noteikti ir. Redziet, ja mēs paskatāmies, mēs ņemam tehniskos noteikumus, ielas rekonstrukciju uz līniju un visu. Nosacīti, tā ir ļoti liela zīme, ka tur notiks kaut kas. Līdz ar to, ja mēs uztaram šo dzīvo sasaisti ar jums, tad, manuprāt, tur tā informācija, ko es runātu par gadu, ir faktiski reāla. Ja viņi ir iedarbināti. Un tādēļ man tas priekšstats būtu arī no jūsu puses, ne tikai tā, kad mēs nonākam un stabi jāatstāj tur, kur jāatstāj, kad jums būtu visdrīzāk arī ļoti aktīvi no savas puses jāuztur šī dzīvā sasaist ar mums, lai kopā tad arī izdarītu. Manuprāt, neviens projekts tā ļoti aši netop, jo viņam ir gan projektēšanas stadija, gan otru. Un nākošais, ko es rosinātu jums padomāt, es saprotu, ka jums kaut kādā veidā šis finanšu plāns un viss, kas saistīts ar šo lietu, ir gadu nepieciešams. Ja nu notiek ātrāk, es nerunāju par gadījumu, kad ir pilnīgi jaunas līnijas un viss, kas ir, kad varētu jau nofinansēt pašvaldību, bet mēs varētu vienoties, ka jūs to naudu atgriežat mums pēc gada, kas arī ir risinājums. Mēs jums nododam, jūs viņus saņemat. Jūs pēc tam mūs saņemat, negluži jūs pārdodot elektroenerģiju, mēs jums turpinam maksāt par tīklu un visu uzturēšanu. Manuprāt, šeit ir jautājums par to, cik mēs viens otru skatāmies korekti, kādā veidā varbūt mums arī jārunā par enerģētas likumu, kur arī varētu būt mazliet savādāks risinājums. Un tad jau mēs nonāk pie īstās taisnības, manuprāt. Tas, ko es teiktu, problēma jau nav finansējumā. Problēma ir tajā, problēma nav finansējumā, vismaz šobrīd. Vismaz jau 2 gadus mums no mūsu puses ir cenšamies visa veida atbalstu sniegt šī jomā. Problēma ir tajā, ka tajā momentā, kad mēs uzzinām, kad rekonstrukcija ir vajadzīga, mums nav projekta. Un elektroiekārtu mēs ieguldīt nevarēsim. Tāpat būvvalde mums ātri vien noliks pie vietas. Ja mēs sāksim mētāt pazemē, kā saka, komunikācijas bez piesaistēm. Tamdēļ es runāju, ja ir projekts, mēs varam ātri un operatīvi atrast līdzekļus. Ir īpaši, nav tās salīdzinoši ar mūsu kopējām izmaksām, nav šīs summas tik lielas. Ja? Mēs varam ātri un operatīvi atrast šos līdzekļus. Bet problēma ir tajā, ka nav mums šī projekta. Ja mums ir projekts, mēs varam izdarīt to. Tad mēs parasti, arī pat kā pie vienas pašvaldības, mēs pagājuši mēnesi bijām ciemos, ja? Runājām, stāstījām par visām savām plāniem, visu pārējo. Pašvaldība neko mums neteica. Paiet 2 nedēļas, viņi stāsta, mēs pie pilsētas domas taisam laukumu bruģējam. Tur tieši niet kabeles mūsu. Ko lai mēs tagad daram? Es domāju, tie ir un to vajag vakardien viņiem. Bet man pat jautājums ir vienmēr naudā. Neiekš to. Nē, es saku vēlreiz, uz šī brīža stāstu no sadales tīkla puses ir visa veida atbalsts šāda veida projektiem un vēlme sadarboties ar pašvaldību visa veida atbalsts šajā jomā. Un mēs meklējam un atradīsim. Protams, tā būs mūsu problēma. Varbūt būs atsevišķi gadījumi, bet lielos vilcienos mēs atrastu naudu, censtos atrast naudu. Protams, tie kaut kādi megaprojekti, ja? Bet pamatā jau tomēr, ja mēs paskatāmies to
pārvietošanas daļa, jums ir ļoti liels finansējums ceļu uzbūvēt un vai ielu uzbūvēt un trotuāru izveidot, un tur ir liels naudas līdzeklis. Tur tas kabels salīdzinoši ir nelielā summā, Un tāpēc ir ļoti svarīgi mums saņemt šo informāciju. Naudu mēs centīsimies atrast. Tā, es saprotu, Janelsīša kungs. Jautājums ir pēc varenā Latvijas Energo iekšējās sadrumstalošanas. Kur ir robeža tagad pie transformatora ar augstspriegumu? Ar ko? Ar augstspriegumu, kad jūs saņemiet pie trafiņa. Ar augstspriegumu tīklu? Jā. 110 kV apakšstacija, 20 kV izvadība. Tās ir tādas, es ātrumā nepateikšu man piemēru, tādi ļoti lieli puse no šīs ēkas transformators. Es zinu tos, jā. Tātad 110 kV transformators, 20. Tāpat kā un tāļāk tie pāriet augstspriegumi ir jūsējie, jā? 6 līdz 20 kV ir mūsējais. Jūsējiem. Viņš ir vidējais spriegums. Mēs viņu dēvējam vidējais spriegums. Tādēļ pilsētā, kurai kādi 15-20 transformatori, viss augstspriegums ir jūs, jā? Viss mums. Protams, ir atsevišķas vietas, kur pieder klientam arī, jeb arī, tā saucamie bezīpašnieki. Skaidrs. Bet pamatā 99% mūsu. Paldies, Jurijs. Man parasti, ja es dzirdu, ka piedāvā sadarboties, vienmēr gribas uz līdzvērtīgiem principiem. Sakiet, lūdzu, vai jums ir uz 50 gadiem, kā jūs teicāt, 2% jau, teiksim, pa katru pašvaldību, ko plānojat un kad plānojat realizēt? Arī līdzīgi pieejams mums. Paldies. 50 gadiem? Jūs minējāt, 2% gadā atjaunojat visu savu tīklu, līdz ar to 2% reiz 50 gadi būs visam. Aptuveni, jā. Bet es nesaprotu, vai investīcija projekti mums jau ir? Kurā gadā, kurā vietā? Vai cik tālu, vismaz cik gadus priekš? Tas, ko mēs jau stāstam, šobrīd mēs stāstam, pagājušajā gadā mēs stāstījām par, 13. gadā mēs stāstījām par informāciju 14. un nedaudz ieskicējām 15. gadu. Šogad mēs, braucot pie jums, stāstīsim informāciju, ja? Tātad par 15. un 16. gadu. Tie jau būs konkrēti projekti, kur jau viņu realizācija ir uzsākta. Konceptuāli mēs virzamies uz 3 gadu ciklu. Uz 3 gadu ciklu, lai mēs jums varētu pastāstīt, teiksim, 3 gadus, kas mums plānojās priekšu. Protams, jo tālāks gads, jo varbūtība ir, mazāka. To jārēķinās, ja? Jo tuvāks gads, jo varbūtība ir lielāka. Drīzāk nenoteiktāk. Skaidrs, paldies, un pie reizes nākamais jautājums. Kādas problēmas jums rada šī brīža tā saucamā tehnisko noteikumu izskatīšanas vai izsniegšanas kārtība? Jo visiem projektiem jau skaņo taču. Sadals tīklus, jā, mums nerada problēmas. Mēs sapratām to, ka tas rada daļai problēmas pašvaldībām, kuras nevēlās 100% finansēt. Un mūsu tā diskusija gala rezultātā beidzās ar stabu kaut kur pa vidu, jā. Un mūs arī tas neapmierina, ja? Un tāpēc mēs arī meklējam šādu veidu stāstu. Jo ir arī sadals tīklam, nenoliedzams ieguvums, ir atjaunots tīkls. Un mums, ja mēs pastamies ilgtermiņā, ja, mums nav, pēc kaut kāda laika mēs vienalga tur iesim un būs jāiet. Un tad būs jāatjauno mums segums. Un tā kā ir apusējis šis ieguvums. Mans jautājums ir saistībā par investīciju piesaisti, kas ir, man liekas, ļoti būtiski pašvaldībai. Vai sadales tīkliem ir iespēja atbalstīt jaunu tīklu izbūvu, pieņemsim, jaunu komersantu ienākšanu kādā pašvaldībā, ne gluži industriālā teritorijā, bet, teiksim, piepilsētā, pie robežas, jo tas ir ārkārtīgi smags jautājums. Diemžēl pieslēguma maksa nosaka regulators, un tāds ir regulātoru noteikts stāsts. Šeit mums nav iespējas šajā situācijā, tas ir regulēts biznes un tā tas ir regulāti noteikts. Nav, šāda veida iespējas nav. Mēs esam mēģinājuši, mēs esam vairāk kārtīgi griežusies, ja nemaldos, bija Lūdzes pilsēta, Līvāna pilsēta bija, kas pie mums griezās, kaut kas vēl bija Reizekne, vēl bija par industriālām teritorijām visu pārējo, lai mēs varētu ņemt dalību Eiropas Savienības fonda apguvē un tā tālāk. Mēs intensīvi par to strādājam pie šī jautājuma aptuveni februārī gada sākumā. Un gala rezultātā mēs saņēmām tādu striktu nē, kad mēs sistēmas operatori visā Eiropā
nedrīkst iesaistīties šajā visā pasākumā. Pat vēl vairāk mēs saņēmām no kaut kāda Eiropas cirkulāru, mūsu ministrija atsūtīja, kurā bija pateikts, ka nedrīkstam piedalīties. Tas, ko mēs piedāvājām pastarpināt caur pakalpojumu šo lietu risināt, ja? Ka mēs sniedzam tā kā pakalpojumu, kur apmaksā, ja? Bet tas jau ir bišķi cits stāsts, tas ir tāds, īsti tāds laba risinājuma šeit nav. Laba risinājuma nav. Skumji, bet fakts. Paldies. Jurijs. Varbūt izmantojot gadījumu vēl vienu pajautāšu, teiksim tā, kāda ir jūsu attieksme, vai jūs, teiksim, pozitīvi skatītos, ja iesniedzot projektus ir tā saucamās attiecināmās izmaksas, neattiecināmās izmaksas, ka, piemēram, to, ko uzbūvē un atdāvina par elektrības sadaļu, ka arī uzskatītu projektos par attiecināmām izmaksām dažas no mūsu valstī esošajām ministrijām, jo viņas daļu ņem ārā. Tas nav uz manīm attiecināms jautājums. Tas ir attiecināms jautājums uz politiķiem. Tas ir tas pats, ko mēs gājām uz cienījamo ekonomikas ministriju un centāmies ekonomikas ministrijai par katru cenu iestāstīt, kad vajadzētu mums tur tomēr piedalīties šajā visā stāstā. Mēs arī centāmies pārliecināt saistībā vecu transformatoru nomaiņu, pārliecināt par to, ka šeit samazinās tukšgaida zudumi, viņš netiks skaļi dūts un netiks silts viņš ir, ja? Tur bija starp citu dēļ tām CO2 kvotām arī nekas neizdevās. Rezultātā es saku, mēs saņēmām apakaļ tādu cirkulāru, kurā teikts, manā uztverē, ka tas īsti ritīgi nav, jo mēs arī skatījāmies, kā citos Eiropas valstīs notiekās. Polijā sadales sistēmas operatori strādā un nekāda vaina nav. Lietuvieši, pat kā arī to ir bija izdarījuši, ja? Mēs arī šos piemērus minējām, bet, neatradām dzirdīgas ausis. Labi, paldies. Tad vēl Paulis, un tad beigsim, ja mums ir varbūt vēl viens jautājums. Jums kā piegādātājiem tagad jārūpējas par to, lai jūsu klienti katru gadu ieefektīvētu 1,5%. Kā jūs to dariet? Kā jūs varat pavēlēt, un kā jūs vērtētu efektivitāti kādos kritērijos? Tas ir arī sadales tīkla atbildība tā, un arī tirgotāja atbildība, bet ir sadales tīklam, ir noteikti šāda veida atbildība. Es tur par procentu neatceros, cik tur bija, ja? Bet nesen mēdījos aizgāja ziņa par to, ka sadales tīklā ir noslēdzies iepirkums pār viedajiem skaitītājiem. Viens no variantiem, viena no iespējām, kādā veidā mēs šo lietu risinām un centīsimies risināt, to, kad būs lielai daļai klientu, teiksim tā, šobrīd lielai daļai, teiksim, klientu, šobrīd vēl nevaru teikt, ka visiem, bet teiksim tā, lielai daļai klientu mēs plānojam, tie, kas vairāk tērē, plānojam uzstādīt šos viedos skaitītājus. Klients saņemot informāciju par to, cik viņš katru stundu tērē, kā tērē un kāpēc tērē, viņš padomās. Personiski man mājās, mums bija pilotprojekts arī, man mājās uzstādīja šādu veidu skaitītāju, un man lika aizdomāties par to, kāpēc man pēkšņi aptuveni 300 vati naktī stāv patēriņš. Kāpēc? Un tad es tā papētīju un nokonstatēju šās vietas, un vismaz puses es varēju atslēgt. Tāds ir tas stāsts par to, kādā veidā sadales tīkls varētu piedalīties šajā efektivitātes programmā. Nepateikšu no galvas. Nezinu, es par to īsti neatbildu, man tur kolēģi atbild. Bet lēti tas nav. Protams. Kas tas ir? Sadales tīkls ir regulētā biznesā, visas mūsu aktivitātes, un arī tas, ka mēs šobrīd nofinansēsim pašvaldības šajos projektos kaut kādu daļu, tas arī ieies tarifā. Visas mūsu aktivitātes ir tarifā. Labi, paldies. Pietiek mums biedēt varbūt par šo jautājumu. Skaidrs, es domāju, ka tā sadarbība mums tiešām var tikai uzlaboties, kas ir iespējama sadales tīkliem un dažādu projektu realizācijā. Un es pats droši vien braukšu mājās un pirmdien likšu jums aizsūtīt pašvaldības investīciju 3 gadu plānu, lai jūs apskatieties.
un atsūtīsiet, kurās vietās tās līnijas jau ir tuvu jau nokalpojušas, un tad mēs domāsim par to projektu izstrādi. Okay. Jā, te ir vēl viena lieta, par ko jārunā ar ekonomikas ministriju augstākā līmenī akal un varam, jo visu jau jūs varat darīt. Tikai atceraties kongresu, kurā Jaunslēnis runāja par valsts kontroli. Paskatieties šīs līnijas rekonstrukcijas projektu, ja jums nav bail, slēdzat vienošanos. Tas ir cita līmeņa sarunas, par kurām būtu jārunā gan par attiecināmu izmaksām, gan arī par šiem likumiem, kas saistās ar valsts mantas izšķērdēšanu un tam līdzīgi. Tā izpratne ir tāda. Vienoties mēs, protams, varam, tas, starp citu, ir viens no normālākiem, bet tā izpratne nav pat ekonomikas ministrijā tāda. Ja? Tā kā tur arī no sarunās jāliek šeit punkti iekšā. Mēs, starp citu, šāda veida sadarbību jau beidzamajos projektos esam vairākās pilsētās jau piedāvājuši. Un ir, kur mums tas izdodās, ir, kur arī beidzotās. Tas ir atkarīgs no valsts kontrolas biežuma. Visus viņi neroķers. Veidā aktā ierakstīts. Tas ir pilnīgi skaidrs. Nu jā. Labi, paldies. Tas nav viedoklis, tā ir praksa.